Tas ir mūsu lepnums vairākās paaudzēs, tā par jauniešu deju kolektīvu Vizbulīte saka siguldieši. Vizbulīte tikko ar vairākiem vērienīgiem koncertiem nosvinēja savu 50 gadu jubileju, un kā atzīst tā dibinātāja un ilgadējā vadītāja Daina Štāla, prieks, ka no pavisam neliela skolas deju pulciņa tas ir izaudzis par ko tik lielu un tradīcijām bagātu. Domājot par Vizbulīti, par tiem 50 gadiem, tas ir tāds liels prieks, ka kolektīvs ir tā dzīvojis un pastāv un viss ir un skaisti dejo, bet ja tā padomā, kad es tur esmu tos 50 gadus vadījusi, tas tā nemaz negribas domāt. Skolotāja atzīst, deju kolektīvs ir bijusi visa viņas dzīve, lai gan nu jau viņa sevi sauc par Vizbulītes Omīti. 7 gadus kolektīva mamma ir Indra Ozoliņa, arī kādreizējā dejotāja, kas blakus savai, kā kādreiz šķitis stingrajai deju skolotājai Dainai, nostājās pirms 20 gadiem. Tagad es esmu arī tā stingrā, šarpā, prasīgā, kategoriskā, viss pārējais. Bet vienlaicīgi man liekas, ka es arī esmu tomēr mīļa, jo tie bērni kaut kā, vismaz mājās saka, ka tā kā patīk dejošana. Un tas laikam ir tas, ka tu māki gan būt stingrs, gan arī mīļš pret bērniem. Man liekas, ka tās ir tādas labas īpašības. Es ceru, ka man tā ir. Tiesa, skolotāja neslēp, ka strādāt ar mūsdienu bērniem brīžiem nebūtu nav viegli. Tomēr to atsver gandarījums, ko iespējams gūt koncertos. Gandarījums arī ir tas, ja vecāks pazvana vai atnāk īziņa. Paldies par skaisto koncertu. Paldies, bija superīgi. Un arī tas ir gandarījums, jo darbs ir liels darbs. Bet kā tas tā nākās, ka tomēr tā Vizbulīte šeit ir tik īpaša? Es jau domāju, ka tās stiprās saknes, ko ielika pamatlicēji. Un kaut kā, laikam mans raksturs ir tāds, ka es jau nevaru atpalikt. Man ir kaut kas jāpārspēj un jāpaceļ tā latiņa uz augšu, un tā dzīve jau arī iet uz augšu. Un tas darbs, kas ir tikai deju zālē vai tikai koncertā, tas nav tikai tas darbs. Arī mans darbs, piemēram, man liekas, ka šobrīd ir arī šī uzbūvētā un izdomātā skatu un dekorācijas, arī tas ir mans darbs. Un ja ienākot iekšā cilvēki pateiks kaut vai, wow, tas būs labi. Tā būs atkal man viena garantija. Vizbulītei gadu gaitā radušās vairākas labas tradīcijas. Ik rudeni īpašā koncertā saka paldies tiem kolektīvu dalībniekiem, kas līdz ar 12. klases absolvēšanu beidz arī savas dejotāju gaitas šajā kolektīvā. Ziemassvētkos top īpašas izrādes, tiek rīkot arī raibie koncerti, kad savienojas tautas dejas ar atšķirīgiem dejas stiliem. Un tradīcija ir arī salidojums, kas notiek ik pēc 5 gadiem. Nākam, veidojam koncertu, dejojam, tiekamies. Un rītvakar mums ir 2 koncerti, kuri ir izpirkti jau, viens bija jau 2 dienās izpirkts un līdz pēdējai vietai viss koncerti. Tad tas jau arī kaut ko nozīmē, kā Siguldā tiek kotējās Vizbulītes koncerti. Ja? Un rītvakar mums piedevām vēl ir lielā balle, kur visi tiksimies. Lai varētu piedalīties salidojumā un dejot koncertā, kādreizējie dejotāji esot ar mieru uz mēģinājumiem braukāt pat no visas Latvijas. Šos brīžus gaida arī siguldiešu laivu ģimeni, kas savulaik dejojot iepazinušies un viņu uz skatuves kāps kopā ar saviem bērniem. Dejošana un Siguldas vidusskola, tagad ģimnāzija, tās ir 2 nesaraujamas saites, jo lielākā daļa dejotāju lielākā daļa skolēni ir dejotāji, un arī tie, kas pienāk no citām skolām uz ģimnāziju, viņi arī ieiet tanī dejā iekšā. Un es nevienu nezinu, kurš būtu teicis, ka tie gadi, kas pavadīti Vizbulītē, būtu zemē nomesti. Un arī mēs paši nodejojām visu skolas laiku, un tagad jau 3 gadus atkal esam atsākuši dejot vidējās paudzes deju kolektīvā, tā kā bez tās dejas mēs kaut kā tā nevaram. Tāpēc nav bijis divu domu, ka Vizbulītē jādejo arī bērniem. Kā tev liekas, ko tev tas dod? Stāju vai nostiprina arī kājas un arī trenē galvu, tās visas dejas atceroties. Cik sen jau tu dejoji? 2 gadus. Kā tur ir grūti mēģinājumi un viss kaut kas, pastāst, kā tas ir? Dažreiz ir grūti. Kas ir grūti? Tad, kad jāmācās kāda jauna deja. Un kas atkal ir tā forši un viegli? Kas tev patīk? Koncerti. Tā ir ne tikai laba stāja, tās ir milzīgi daudz labas emocijas. Tā ir tāda dzīves skola, mācīt sevi savākt gan fiziski, gan emocionāli strādāt vai darboties lielā kolektīvā, kur tu neesi viens, kur tev ir
jājūt tas drauga plecs un jāprot sadarboties. Nenoliedzam, tas ir skaisti. Tātad nodara arī tālākā dzīvē. Protams, ka nodara. Paskatieties, tie, kas šitā iet pa ielu, tie ir dejotāji.